Labdien! Gan tie, kurus es ļoti labi redzu, gan arī tos, kurus varbūt aizstūrīšu, bet es esmu ļoti, ļoti priecīga šodien jūs uzrunāt tādā ļoti īpašā notikumā. Turaidas muzeja rezervāts šajā te gadā papildus jau varbūt iesāktajam iepriekšējā gada ceļam, kad mēs vairāk paskatījāmies uz dabas mantojumu, jā, tātad cēlām godā to, ka Turaidas muzeja rezervāts atrodas brīnišķīgā Gaujas Nacionālā parka teritorijā ar ļoti bagātu dabas mantojumu. Tad šajā gadā mēs vairāk liekam akcentu uz dažādām tēmām, kam ir nozīmīgas gadskārtas lielajā Latvijas vēstures kalendārā, un tostarp arī aktualizējam iespēju dažādām mērķgrupām būt mūsu viesiem mūsu Turaidas muzeja rezervātā. Un šodien šo sarunu ciklu, kuru mēs aizsākam, mēs veidojam tādās, protams, ir sabiedrības daļa, kuriem vēsture interesē un kuriem tas ir saistoši un labprāt arī iesaistās diskusijās. Tad ir otra sabiedrības daļa, kurai tas ir ļoti svarīgi, bet varbūt viņi nevienmēr šīs tēmas izvēlās un nevienmēr ir klātesoši šajos te notikumos. Un tāpēc mēs ļoti apzināti definējām, ka viena no auditorijas daļām šim sarunu ciklam ir skolu jaunatni, vidusskolēni, kuriem tas būtu ļoti svarīgi arī dzirdēt mācību procesā, pēc tam vai pirms tam veidot arī sarunu un pie viena arī pieredzēt un piedzīvot Turaidas muzeja rezervātu šeit klātienē, nevis kā vēsturnieki dodas pie jums uz skolu. Un, protams, izmantojot mūsu brīnišķīgo resursu, ka mums Turaidas muzeja rezervātā strādā vēstures doktori un Guntis Zemītis, es esmu ļoti pateicīga jums, Gunti, ka jūs piekritāt šajā te gadā šo sarunu ciklu vadīt un uzturēt sarunu un vienmēr arī parūpēties par to, lai tie sarunu biedri būtu tādi ļoti zinoši un īpaši. Un tāpēc es tālāk tad došu vadību jūsu rokās, bet paldies, ka mēs visi kopā varam būt šobrīd klātesoši šī saruna cikla startā šajā te gadā Turaidas muzeja rezervātā. Paldies direktorai Borītas kundzei par iedvesmojošiem vārdiem un jau izteikti paldies, vēl jau pasākums tikai sākās, vai ne? Cerēsim, ka beigās tā domas nemainīsies. Tātad, jā, mēs sākam šodien šī gada sarunu ciklu, un pirms mēs viņu sākam, tad es arī saviem kolēģiem, sarunu biedriem un arī visiem pārējiem izsaku šo tradicionālo brīdinājumu, tātad ziniet, ka pasākums tiek filmēts, arī fotografēts un ieraksts tiks saglabāts, tā kā to varēs skatīties arī pēc šī pasākuma noslēguma. Jā, tātad man ir tas gods arī iepazīstināt jūs ar maniem kolēģiem, kuri ir laipni piekrituši piedalīties, tātad atļaušos teikt, ka tie visi ir pazīstami, prominenti vēsturnieki, kas ir šī perioda speciālisti. Tātad vis tālāk, saprotu, ka piecelties laikam drīkst, tātad, jā, vēstures doktors Munts Sauns, tālāk vēstures doktors arī profesors Gvido Straube, un man līdzās arī vēstures doktors Uģis Niedre, tātad Turaidas muzeja rezervātā šķiet visvairāk pazīstams no visiem šiem kolēģiem, lai gan visi šeit ir bijuši. Kā es sacīju, tātad, lai gan šie visi ir prominenti vēsturnieki, tad es tomēr viņus jau daudzus gadus pazīstu, atļaušos lietot uzrunas formu tu un arī vārdā uzrunāt jūs, ceru, ka nevienam nav iebildumi par šo. Un vēršoties pie jums, godātā publika, klātesošie klausītāji, jā, man īpaši prieks, kad ir skola jaunatne, un tagad jau, protams, nē, bet tad, kad beigsies šī saruna, varbūt īpaši jaunieši aicina ieskatīties tajā bildē, kur jūs redzēt arī skolu jaunatni, tad apmēram tāds laiks, par kuru mēs runājam, laika distanci, vai ne, par notikumiem ar šādu laika distanci. Paskatieties, drēbes atšķirās, bet sejas, domāju, ir apmēram tādas pašas, vai ne. Tā kā
tā ir tā vēstures burvība arī, kad, jā, laiki mainās, bet ir vērtības, kas arī paliek. Nu, jā, tātad mūsu šīs dienas saruna tēma tātad ir 160. gada diena, kops 1866. gada 19. februārī, tad Krievijas impērijā tika pieņemts Baltijas provinču pagastu pašvaldības likums, ar kur tad arī tika izveidota muižu pagastu sistēma, aizvietoja pašu zemnieku veidotas pašvaldības. Nu, šis notikums ir, acīm redzot, arī pietiekoši nozīmīgs, lai mēs viņu atceroties arī šodien, pēc 160 gadiem. Bet kāpēc viņš ir nozīmīgs? Nu, to tad arī mēģināsim šī sarunā noskaidrot. Vispirms jautājums, kas ir pagasts? Vai tiešām pagasts Latvijā sākās tikai ar 1866. gada 19. februāri, vai tomēr tam ir daudz dziļāks saknes? Mundsauns ir pazīstams tātad viduslaika vēstures speciālists. Tātad tev pirmais varbūt jautājums. Kad mēs varam runāt par pagastiem un ko mēs īsti saprotam ar pagastu? Vispirms laikam jāsaka tā, ka pagasts ir jēdziens, ar ko saprot, ja ne gluži visu, tad daudz ko, un laika gaitā, un arī teritoriāli varbūt, kas ar pagastu tieši saistīts, kā viņu varētu definēt, kas funkcionē kā pagasts, ja, tas ir bijis diezgan mainīgs. Acīm redzot, pagasts kā institūcija veidojies Latvijā jau pirms 13. gadsimta, ja to saist ar vairāk ar austrumslāvu ietekmi. Nu, pats vārds pagasts, nu, to arī uzskata valodnieki, ka tas cēlies, ir aizgūms no slāvu valodām. Slāviski būtu pogost, Latvijas tulkojot ciemoties, paciemoties. Ja? Tur ir vārds gost, ja? Tāda viesis, tālāk valodnieki vēl skatījušies, no kurienes krievu valodā vai slāvu valodās varēja šis vārds ienāk. Nu, it kā nācis no Skandināvijas, vai ģermāņiem vispār, tur ir vārds gast. Tad atkal viesis, nozīmes tur vairākas, it kā ir šim vārdam viesis, karotājs, svešinieks, pamatā laikam jāuzsver šis vārds viesis. Tad vēl tālāk skatoties ir indoeiropiešu pirmvalodā, tāda vairāk varbūt tā teorētiski atvidināta forma, ghosts, kas arī nozīmē to pašu viesis. Tātad šis vārds pārgājis varētu būt tāds ceļš, ka saglabājies no šīs senindoeiropiešu valodas ģermāņu valodās, no turienes ņemot vērā vikingu ietekmi Krievzemes valsts izveidošanā, pārgājis uz slāvu valodām un no turienes ienācis Latvijā. Ko ar šo vārdu senākos laikos varēja saprast? Īsti tādu dokumentu nav, kas nepārprotam par kaut ko apliecinātu, bet šis vārds pogost, pagastits ir lietots Krievzemē, arī līdzīgi Skandināvijā, līdzīgs process bijis, lietots tādā nozīmē, ka valdniekam, zemes kungam novadu kungam ir bijušas tiesības apbraukāt savu novadu, un tad saimniekiem bija vietējā zemnieku sabiedrībā bija šis kungs jāuzņem, jāizmitina un jāpacienā. Un no tā izveidojas tāds paradums, kā kādas 2, pat vairākas reizes gadā šis kungs apbraukā savu novadu un savāc nodevas. Tātad šīs pagasts sāk apzīmēt jau tādas mielasta nodevas, kungam apbraukājot nodevu, vai kunga nodevas vispār. Tātad kungs šīs 2 vai cik reizes gadā apbraukā savu vai arī viņa kāds pārstāvis, kāds vietnieks, apbraukā novadu un savāc nodevas. Par pagastu tātad sauc arī pašu laiku,
kad tiek pagasts ievākts. Tāda sauc arī teritoriju, no kuras šis pagasts tiek ievākts. Tātad rodas tāds jau tāda teritoriāla nozīme. Nu, acīm redzot, ņemot vērā to, ka Austrumu Latvija kaut kādā ziņā tomēr bija saistīta ar Krievzemes kņazistēm, no turienes, vismaz avoti tā liecina, ka ir ieradušies Austrumu Latvijas teritorijā, līdz pat Daugavas Leitecei, Vidzemē, Lībiešu novados ieradušies kādi Krievu kņazi meslotāji. Tad šī institūcija pagasts ieviesies ir arī Latvijas teritorijā. Tā tad ir bijis noteikti jau kaut kad pirms 13. gadsimta. Lieta tāda, ka pagasts pazīstams arī Kurzemē. Tā gan varētu būt tāda vēlāka laika tradīcija, bet pētnieki, kas ar to nodarbojušies, Arvid Švābi, piemēram, viņš domā, ka tur ir bijis loma skandināvu vikingiem, kuri arī savu kaut kādu meslu kundzību mēģinājuši veidot Rietumu Latvijas teritorijā, un tad arī šis pagasts institūcija kā tāda, ir tāda pati kā Latvijā ienākusi no austrumu puses, tāda pati ienākusi arī no skandināviem. Kā es minēju, tāda precīzāku ziņu, kā tas viss darbojies, tādu dokumentu nav. Pirmās ziņas, te ieskatīšos pikarī, ir kad vārds pagasts pirmoreiz parādās Latvijas dokumentos 1295. gads. Bijis tādi vīri Jaunulis un Tautulis, un viņi nākuši no tāda Šintes pagasta. Kur tas Šintes pagasts, neviens nezina. Šī ziņa ir no Rīgas parādnieku grāmatas. Viņi acīm redzot, visdrīzāk bijuši no Vidzemes, bet tādu Šintes pagastu nezinām. Ja mēs tā skatāmies pēc būtības, tad varētu teikt, ka kaut kādā ziņā pagasta jēdziens parādās jau 1209. gadā. Šajā gadā tika noslēgts līgums starp Rīgas arhibīskapu un Rīgas bīskapu toreiz un Jerzikas visvaldi, un tā tur notika dažāda zemju dalīšana un dāvināšana, un tad tur ir minēti novadi, kas ir bijuši Jerzikas visvalža meslu maksātāji, tributāriji. Pēc būtības šie tributāriji ir tādi meslinieki, pagasta devēji. Tas nav minēts tieši vārds pagasts, bet pēc būtības, tātad jau 13. gadsimta sākumā principā ir apliecināts, ka šis pagasta institūts kā tāds, principā jau Latvijā eksistē. Pēc tam jau 14. gadsimtā sāk diezgan bieži minēt pagasts, bet ja jūs pētītu literatūru, kas rakstīta par pagastiem vispār, tad tur tiek atzīmēts, ka īpaši daudz pagastu nosaukums parādās 15. gadsimtā, bet tā varētu būt tāda, zināmā mērā, mehāniska lieta, jo no 15. gadsimta vairāk parādās muižu dokumenti, kur ir pirkšanas, pārdošanas, izlēņošanas, un tad gribot, negribot šis pagastu vārds jāpiemina, tā kā, tas nenozīmē, ka 15. gadsimtā noticis kaut kāds pagastu uzplaukums. Tad vēl ko aizmirst sākumā pieminēt par pagastu nosaukumu, tā noskaidrojam, kā viņš tika cēlies, bet ir viens tāds vārds, kas skan ļoti līdzīgi latīņu valodā, pāgus. Tas ir ciems, lauki vai vispār kaut kas saistīts ar laukiem. Un ir arī domas, ka varbūt šis pagasts tomēr ir radies latīņu valodas iespaidā,
tur būtu jāprasa valodniekiem, bet man šķiet, ka drīzāk tā ir varbūt kaut kāda sakritība, jo pogost, jā, pagasts, tur tas tā kā, nu negluži saliktenis, bet no divām vārdu daļām sastāv pāgus, tas tomēr citādāks vārds. Vienīgi šī sakritības starp latīņu pāgus un latīņu valodu diezgan bieži Livonijas dokumentācijā lietoja. Sakritības ir pāgus un pagasts, jā, varbūt veicinājuši tieši šī jēdziena nostiprināšanos vai ordeņu, vai arhibīskapa kancelējas dokumentācijā. Tad vēl, jā, Livonijas laikā tad principā par pagastu mēs runājam kā par teritoriju, kas, vai muižas iecirkni, kas maksā muižai nodevas un organizē klaušu darbu. Ja? Muižai var piederēt vairāk pagastu, un principā pagasts līdz ar to ir tāds veids, kā organizēt zemnieku darbu, nodevu savākšanu par labu muižai. Un te nu ir jautājums par to, vai viduslaikos, Livonijas laikā pagastu mēs varam uzskatīt par pašpārvaldes vienību. Nu, te varētu būt diskutabls jautājums, ko īsti tajā laikā varēja nozīmēt pašpārvalde, jo dokumentos faktiski parādās pagasts lūkā muižas piedēklis, ja, kā institūcija, kas apkalpo muižu, palīdz veikt visu saimniecisko un visu dažādu citu darbību muižas ietvaros. Nu, ir gan viens dokuments, bet es esmu atradis pagaidām tikai vienu tādu 1341. gads, kad ir minētas vienā dokumentā vakas, ja pagasta tiesības. Nu, tātad tas, ja ir tiesības, tad tas varētu liecināt, ka tātad ir kaut kādas, zinām, pašpārvalde, jā, bet ar ko šis dokuments saistāts ar Roņu salas Zviedriem. Švābi rakstīja, ka tas varētu būt norāde, ka Kurzemē pazīstams kaut kādas vakas, ja pagasta tiesības, bet tās ir apliecinātas tikai šai Roņu salā. Jā, to gan dokumentu izdevis Kurzemes bīskaps, jā, tad Kurzemes saistās, jā, bet tas attiec tikai uz Roņu salas iedzīvotājiem, tā kā es citur neesmu šādi jēdzieni sastapis citā dokumentā vakas vai pagasta tiesības. Cik tālu tad bija tā pašpārvalde vai nebija, jā, to ļoti grūti spriest, tur var diskutēt, jā, bet, nu, pamatā tas tomēr ir tāds muižas iecirknis nodevu klaušu organizēšanai. Tā, es varbūt daudz garāk nerunāšu. Es dažas grāmatas gribētu parādīt, ja, kas vienu otru varbūt palaist riņķī. Visvairāk pagastu vēsturi viduslaikos, jaunos laikos pētījis Arvids Švābe, šāda grāmata pagasta vēsture, ko es mums varbūt apkārt labi palaidīšu tomēr, bet tikai uzmanīgi, jo viņi jau joku laukā, tā ir diezgan lietot. Tad šodien mēs sanācām 1866. gadā pagasta likumu sakarā, un tātad šeit ir grāmatiņa, kur no Kurzemes guberņas vēstneša ir atsevišķi izņemtas lapas, iesietas grāmatā Dignājas pagastā valdes vajadzībām. Interesanti, ja palasītu, šeit tad ir diezgan briesmīgi latviešu valoda tajā laikā, bet tur ir dažas no valodniecības. Tas tev tā šodien liekas. Jā. Bet te ir kāds interesants formulējums pagasts likumu priekš austrumu jūrmalas guberņām. Tas, tāds kā pārcēlums no Vācu Ostzē guberņām, ja. Tā. Tomēr latviešu valodā. Jā, te ir gan vācu un latviešu valodā. Šķirstīsiet, latviešu valoda ir aizmugurē.
tādi ir Vidzemes zemnieku likumi, tas ir 19. gadsimta beigās izlaists, bet jau negluži tīrs likuma teksts, bet ar zināmiem komentāriem, jau tādiem skaidrojumiem. Un tādu viens jurists Pēters Mucinieks publicējis grāmatu, tas jau aizmirst, kurā gadā bija 38. gads Latvijas pašvaldību iekārta, tur viņš par daudz ko raksta, bet par pagastiem tā diezgan īsi. Tomēr svarīgi ir, ka viņš salīdzina dažādus likumus, kādi pagastu likumi bija 19. gadsimta sākumā, kas mainījās šeit 1868. Pēc tam jau 1918. gadā. Tā, tas man šobrīd būtu viss. Jā. Ami, paldies. Nākošais būtu jautājums, tātad, ja pagastu mēs saprotam, tomēr pašvaldību. Man ir viens jautājums. Jā, protams. Monti, vai arī bija tā, ka Vidzemes ziemeļa rietumu daļā pagasts sauc par Vaku? Jā, bet par Vaku viņu sauc arī citos Latvijas novados, arī Kurzemē, jā, šis Vakas jēdziens tik lietots. Ir ar pagastiem ir, es jau minēju, ka ir, viņš tāds mānīgs jēdziens, ka daudz ko ar viņu saprast, jā, un šādi tad grūti pateikt, kas ir pagasts, kas ir novads. Pēc dokumentiem var redzēt, ka citreiz vienā revīzijā kaut kāda vieta minēta kā pagasts, nākamā revīzijā tas ir ciems, ka bišķiņ parakņājas, tā izrādās, ka tas nav, ka minēts kaut kāds ciems, ka patiesībā ciemā ir veseli 3 ciemi vai vairāk, un tas būtībā ir pagasts. Tā kā ir dokumentos šādi grūti nošķirt, kas tad īsti ir šis ciems, kas pagasts novads, un Vaka ir tieši kā pagasta sinonīms. Jā. Jā. Bet viņi lietoja, ja ne visā Latvijā, tad gan Kurzemē, gan Vidzemē. Un tev vēl viens jautājums pie šā, tu gan jau pieminēji, un es viens no mūsu kolēģiem, Gins Apalts, šo ideju attīstīja pagasts, Vaka, valsts. Nāk viens vārds, Vārds pēc otrajā. Jā, ir valsts. Valsts, tas ir tā kā, es nezinu, kā valodnieks skatīsies to lietu. Krievijas, Baltkrievijas pusē ir volosts. Iespējams, ka šī valsts nāk varbūt arī kā aizgūms no savu valodām. Lietuviešiem arī valstība ir tikai pagasta apzīmējums, administratīvs tādas vienības apzīmējums. Bet, ja būtu kāds valodnieks, varbūt viņš teikt, ka tā valsts varbūt kaut kādā veidā atvedināma no jēdziena valdīt. Piemēram, Igauņiem arī tas, ko mēs saucam mums pagastu, jā, Igauņiem atkal ir valde. Tas ir ar valdīšanu kaut kas saistīts, un valodnieciski šīs valdīt, valsts arī varētu būt savā starpā saistīt. Vai tas tiešām ir aizgūms valsts no slāvu valodām, vai tas ir paši, ja, kaut kāds mantojums no indoeiropiešu valodas, to man grūti pateikt. Bet valsts tika vairāk austrumu Latvijā, man liekas, tik lietot īpaši Latgalē. Vidzemē tāpatās ganēja. Bet personu vārds valdis, valdīt, tur arī ir taču ietverts, vai ne? Tas Jā. Viss valdes. Jā, viss valdes, tāli valdes, jā. Tā izpratne ir. Jā, vai vēl viens jautājums, tad pagasts tomēr ir arī tiesas apgabals. Tas nav tikai novada ievākšanas, arī valdniekam viesojoties tur vai netiek spriest arī tiesas. Viņš tā kā pagasts nesaraujami ar tiesu, kaut kā tiesvedība saistīts ir. Atkal jautājums par to, cik tā ir pašpārvalde, jo tas, parastais gājiens tāds valdnieks atbrauc uz pagastu, jā, ievāc pagastu un pie reizes spriež tiesu.
vai šī pagasta tiesa darbojās bez valdnieka, jā, ja tikai sanāca tikai tad, kad atbrauc valdnieks, viņa klātbūtnē kaut ko sprieda, vai arī valdniekam varbūt varēja pārsūdzēt tās vietējās tiesas spriedumu, jā, nu, par to mēs par tiem senākiem laikiem diemžēl neko nezinām, jā. Nu, viduslaikos Fokts, vai nespriež to jā. tiesu. Viņš atbrauc, izspriež, bet tā ir tā vienība, kurā viņš to dara, vai ne? Labi, paldies. Jautājums bija, kur es sāku uzdot, bija tāds, nu, labi, pagasts tomēr kaut kāda pašvaldība, kādas funkcijas tur grūti noteikt, bet 17. gadsimts ir dzimbūšanas laiks, tātad acīm redzot šajā laikā, nu, tātad muižnieku varā esošie zemnieki, nu, acīm redzot nevarēja, vai ne, tur kaut kādu pašvaldību organizēt, jā, tātad, kā šajā laikā, tad muiži bija, acīm redzot tā, kas, nu, visu noteica, ievāca nodevas vai tam līdzīgi, kurš no jums vai Uģis vai Gvido varētu šo jautājumu atbildēt? Nu jā, pirmkārt, labdien, otrkārt, liels paldies Turaidas muzeja rezervātam, ka ik pa laikam jūs rīkoja tādus ļoti foršus pasākumus, lai popularizētu vēsturi. Liela cerība, ka šie jaunieši, kas šeit jūs te sēžat, kāds izdomās, ka vajadzētu studēt vēsturi, un man tā liekas nav nekas labāks, kā ja jūsu hobijs ir vēsture, un tam vēl studēt, un par to saņemt naudu. Kas var būt labāks, jā. Bet, ja mēs runājam par pagastiem un vakām un valstīm, jā, es pirmo reizi sastapos un tā liekas strādājot pie savas disertācijas par brāļu draudzi, kur brāļu draudzi zemnieki no Pievalgas raksta mūsu valstī. Un tad es pirmo reizi, kad šādu te vārdu salikumu. Kurā gadi? Tas ir 1800 kaut kāds pēc 17. gada, kaut kāds 1818, 19, ja es pareizi atceros, jā. Līdz ar to man tā likās ļoti interesanti ideja, un kā es te teicu, nesen Gins Apels mēģināja aktivizēt šo te ideju par valsts lietu caur šīm lietām, jā, bet ja mēs runājam par Zviedru laikiem, tad pirmkārt jāatcerās, jā, ka Zviedri nāk klajā 1832. gadā, un tas ir Gustavs Ādolfs ar savu tiesu reformu, kas varbūt mūsu pirmkārt vidzemi izņem ārā no tās vecās, varbūt sistēmas ar foktiem un kaut kādām ieradumu tiesībām, un ieliek kaut kādā struktūrētā sistēmā. Agrāk gan teica, ka tā darbojās tikai par labu sliktajiem mužniekiem, bet nu gan jau tik traki nebija, jo nevēlti mēs tomēr ieraugām. Latvijā gan zināmas ir tikai dažas šīs zemnieku tiesības, zemnieku sūdzības par kaut kādām neapmierinātībām, kuras viņi ir iesnieguši karaļa tiesā, ja, bet jebkurā gadījumā šādas sūdzības ir bijušas, bet, kas esmu dzirdējis no kolēģiem, tad Stokholmā šādas zemnieku sūdzības no vidzemes esot vairākos desmitos, ja, bet tad šī sistēma, kur ir ar 3 pakāpes, un pirmā pakāpe zemes tiesa, tā ir tā tiesa, kuras kompetence zemnieku savstarpējās attiecības, ir kaut kādi konflikti, un tāpat arī zemnieku konflikti ar mužniekiem. Kas ir kaut kas jauns no vienas puses, varbūt arī kaut kas daļai tā, kā tas ir bijis, bet tā labā iespēja tā, ka šeit parādās šī apelācijas iespēja galma tiesā, karaļa tiesā, tātad jā, zemnieks ir neapmierināts ar lēmumu, viena no pusēm, kā tas tiesā ir neapmierināta ar lēmumu, ja tad viņi var sūdzēties pie valdnieka. Tur gan kaut kāda nepatiesība, netaisnība, man tā liekas, bija 17. gadsimtā, jo liekas, ka visam bija jābūt Rīgā, nes, ka pēc šī galmtiesa bija Igaunijas daļā Tartu, Tarbetā, bet kurā gadījumā ir zināmi fakti, ja, ka zemnieki ir devušies uz šīm tiesām un par savām tiesībām cīnījušies, bet arī pašā laikā mēs arī redzam, kaut kādos dokumentos, kā ir pastāvējusi šī iekšējā pagastu pašpārvalde, kura nodarbojās arī gan ar šo administratīvo sistēmu, gan arī ar kaut kādām iztiesāšanām, jo šī ieraduma tiesību saglabāšanās, kas, daži speciālisti norāda, tā joprojām paliek
zināma, ja tiek praktizēta līdz pat 18. gadsimtam. Un tā pagasta to nodarbojās, un tad ir ļoti interesanta lieta arī, ko tu, Monte, arī gan jau atceries, ne? Un, ja tu teiksi, tu neatceries, tad es neticēšu tev, ja? Bet tu atceries, jā, mūsu kopējā darbā, ko arī inicēja Turaidas muzeja rezervāts, tas ir nekļūdīties Turaidas, Siguldas un Krimuldas arku revīzija. Tur, starp citu, ievērojami bija vairākās mūžās bija tāds teikums, kā par situāciju kaut kur ziņoja vecākie. Tad es saprotu, ka tie šīs pagasta pārvaldes administratīvās personas, kas tad pārzināja šo situāciju samērā labi. Iespējams arī bija tie, kas menedžēja gan klaušas, gan nodavas, gan iekšējos kaut kādus strīdus, jā, un viņi tie, jo tur, ir protokolā rakstīts, ja, ka jā, mums par to un to ziņoja vecākie. Tā kā līdz ar to, tad tas apstiprina šo te kaut kādu sistēmas darbošanos un to, kā šie te, kā to pareizi nosauc, šos arku revīzijas amatpersonas, ja revidentus, ja, kas uzticējās šīm te amatpersonām. Ja. Tā kā tā sistēma darbojās, un tā tas turpinās arī faktiski 18. gadsimtā, mēs ejam tālāk. Ja. Krievijas impērija pietiekoši juridiski vārga laikam, lai varētu šeit ienest kaut kādas jaunas juridiskās normas veselu gadsimtu garumā, un tāpēc faktiski tā Zviedru kārtība turpinās, līdz ar to šī trīspakāpju tiesu sistēma, un iekšējā šī pagasta pašpārvalde, kas darbojas pietiekoši efektīgi. Un tad ir tas interesantais gadījums Latvijas vēsturē, man liekas, diezgan unikāls, kad, var teikt, tad netālu, tad Kauguros 1802. gadā zemnieki ir neapmienināti par kaut ko, pamatā tur kā vienmēr tās ir klaušas un nodevas, notiek slavenie Kauguru nemieri. Man ir tāda galīgi traka ideja, ka ja kaugurieši, tātad šīs Kauguru apkārtnes zemnieki būtu zinājuši, kā darbojās Krievijas impērijas armija ar šo te lineāro taktiku, ja, tad viņi faktiski šo Kauguru kauju būtu uzvarējuši un iespējams, ka uz varbūt kaut kādām nedēļām Kauguros tiktu izveidota pirmā neatkarīgā Latviešu zemnieku republika. Varbūt, jā, bet tā kā viņi nezināja, līdz ar to viņi faktiski paļāvās panikai un pēc pirmām zālēm faktiski pārstāja cīnīties. Ja mēs paskatāmies, kā darbojās armija tanī laikā, ja tad šī lineārā taktika stāv ierinda 10-20 cilvēku vienā līnijā un otrā aiz muguras, jā, tad tā šaušanas intensitāte ir apmēram pirmā līnija izšauja. Nākošais šāviens kaut kur nāpēc kādām varbūt 20-30 sekundēm, kamēr dūmi pazūd no tās pirmās rindas šāvieniem. Un pēc tam, kamēr notiek pārlādēšana, tur var gadīties jau gan izvēlīts pusminūte, pat minūte varbūt, kamēr tas notiek. Līdz ar to zemniekiem bija iespēja šīs minūtes laikā to mazo zemes gabalu pie Kauguriem, tur mazāk pa 100 metriem noskriet un iznīcināt dakšām, nāžiem un cara armiju un uzvarēt. Ja? Bet viņi nezināja, jo toreiz vēl vidzemniekus rekrūšos neņem 1802. gadā, cik tas zina, varbūt tuņas labāk, bet viņi to liekas neņem. Bet tad šie Kauguru nemieri radīja to iespēju, ka nepieciešams kaut ko darīt, un tāpēc 1804. gada zemnieku likumi maina šo te sistēmu pagastos un paralēli tām funkcijām, par kurām mums jau ļoti labi runāja un kas ir tur tālāk arī ļoti labi parādīts. Jā. Faktiski pagasts kļūst, turpina šo te gan zemnieku administratīvo pārvaldi, gan policeisko sistēmu. Tur arī ir jāsaprot, kāda ir šī policijas vēsture. Jā. Tad faktiski pagasts 18. gadsimtā un arī 19. gadsimtā policija vēl tikai top kaut kur. Jā. Un līdz ar to pagastam tieši laukos ir šī pienākuma arī būt šeit policijiskai varai. Un tāpat arī pagastos veidojās šīs tiesas, kuras tad 3 cilvēku sastāvā iztiesā. Un atkal tad šeit tiesai, kāda ir noteikta no 1804. gada likumiem, ir tas pienākums iztiesāt zemnieku konfliktus, kā arī kaut kādos gadījumos arī konfliktus starp zemniekiem un mužniekiem.
dabiski, ka šīs te krimināla lietas, laikam tā pareizi būtu teikt, ka tās nav pagastiesas kompetencija, tās ir augstāka līmeņa tiesa kompetences, bet ir tādas sadzīviskas, administratīvas lietas, kaut kādas neapmierinātības. Tās ir šo te pagastu tiesu līmenī, un es domāju, ka faktiski arī mēs runājam par šo te pagastu tālāku attīstību. Iespējams, ka arī, tagad es nezinu, kas skolās ir, mērnieku laikus lasa, nelasa. Es nelasu, jā. Bet tur ir tas labais teiciens par runas vīriem, tas arī lielā mērā parāda šo te pagasta amatpersonu privileģēto stāvokli pagastos. Pagasta tiesa tad sastāv no 3 cilvēkiem, un agrāk tā saucamajā šķiru sistēmā, kad bija jārunā par šķiru cīņu un par sliktajiem mužniekiem, kapitālistiem un labajiem zemniekiem un strādniekiem, tad parasti arī man universitātei mācīja, ka pagasta tiesa tā bija mužnieka varas piedēklis, un pagasta tiesa darīja visu, kā vajag mužniekam, bet laikam tā jau mums tik traki nebija, jo pagasta tiesa sastāvēja no 3 cilvēkiem, un tikai viens no šiem pagasta tiesas piesādātājiem, līdzīgi arī kā pagasta amatpersonas, bija mužnieka iecelts. Pārējie bija saimnieku iecelti un kalpi iecelti pārējie 2 tiesas piesādātāji. Līdz ar to tādā balsošanā faktiski zemniekiem varētu teikt, ka bija pārsvars. Tas ir viens. Otrs, mēs parasti mēģinām zīmēt šo te konfliktu starp mužnieku un zemniekiem, bet man ir tāds smūgs teiciens, es vienmēr saku, ka ik viens mužnieks un viņa ģimene gribēja nākošo dienu ieraudzīt saulainu. Līdz ar to viņa princips dzīvot zemniekiem nebija naidā, bet kaut kādā sadarbībā. Līdz ar to arī pagasta tiesas bieži darbojās samērā saprātīgi, kaut gan ik pa laikam mēs redzam, ka, es negribētu teikt korumpētība, bet zināma tendenciozitāte kaut kāda pagasta tiesās iezīmējās, un lai tas slikti varbūt man būtu teikt, ja, bet tieši brāļu draudzes laiki, Vidzemē tāds īpašs laiks, ja, kad šeit darbojas brāļu draudzes, tāda īpatnēja organizācija, un jau pieminēto Kaudzīšu mērnieku laiki, un tad šie autori, Matīs Kaudzīte, ir rakstījis vienā no saviem tādiem rakstu darbiem, kā tieši hanhūtiskajos brāļu draudžu reģionos šīs zemnieku tiesas, pagastas tiesas un bijušas ļoti tendenciozas, jo, ja lieti bijuši starp vienu zemnieku, kas ir brāļu draudzē, un otru zemnieku, kas nebija brāļu draudzē, tad bija 100% garantija, ka vinnēs tas, kas bija brāļu draudzē. Jo, tāpēc, ka brāļu draudzes zemnieki bija izglītoti, viņus ņēma par šiem piesādātajiem, līdz ar to tur darbojās nedaudz tāda, draugu būšana, jā, kas varbūt nebija laba priekš tiem zemniekiem, kas nedarbojas, bet kurā gadījumā šīs pagasts tiesas un pagasts kā šāda administratīva vienība, tad laikā starp 1804. gadu bez kādām lielām izmaiņām faktiski nodarbojās līdz šim 1866. gadam, kā tas samērā stabila pagasta dzīves organizācijas vienība, kura šķir daudzas lietas, kura nodarbojās ar pagasta to ekonomisko darbību, administratīvo darbību, un arī risina pagasta problēmas un tas ļoti interesantās situācijās. Piemēram, viena no lietām, ko varētu pieminēt, par ko pagasts nes atbildību, tas ir, ja ir jāmeklē kādu brīvu zemnieku māju, jauns saimnieks, tad pagastam bieži bija tā izšķirošā loma, kuru cilvēku likšanīs šajā brīvajā mājā, lai tur būtu kaut kāda garantija, un es pieļauju, ka šie cilvēki ļoti labi zināja tos uzticamos, organizēt spējīgos zemniekus, kas varētu šo saimniecību pacelt līdz maksāt spējīgam līmenim, un viņi bija tie, kas risināja. Tāpat viņi arī bija tie, kas bieži skatījās, ka ja saimniekam bija vairāki dēli un varbūt vecākais, kuram pienācās mantota mājas, nebija
labs menedžeris, ja tā modernā varētu teikt, ja, tad pagasts arī bija dažreiz tas, kurš pateica, nē, tagad mājas saimniekošanu pārņems tur 2. ja 3. dēls, jo pagasts bija ieinteresēts, lai šīs mājas visas darbotos pietiekoši efektīgi, jo no tā bija atkarīga arī gan jau pagasta rocība. Ja, tā kā arī tādas ļoti cilvēcīgas lietas viņi risināja, un tāpēc iespējams arī pieļaujot to, ka Gunts šie jautājumi uzdos par 66. gadu, tad 66. gada tie likumi zināmā mērā noslāpēja, jeb samazina pagastu autonomiju, un tā liekas, to varētu teikt, jo nevis, ka Krievijas impērijā, sevišķi ņemot šo laiku, kad tas bija tāds izteikts rusifikācijas laiks, ar to vienu ideju padarīt visas Krievijas impērijas nomals ir provinces līdzīgas Pēterburgai, iekškrievijas sistēmai, ja, tad šādas te autonomijas ļoti specifiskas, kādas šeit bija Baltijā, Vidzemē, Kurzemē un Igaunijā, tās tiek nonivelētas, lai tās būtu vienkāršākas. Paldies, Gido. Es domāju, lai tā kā saprast tekstu nav vēsturnieki, mēs tā kā pamazām tuvojamies, lai saprastu, ar ko tad 1866. gads atšķīrās, kāpēc mēs viņu īpaši pieminam, jo, kā redziet, tam pagastam ir senas tradīcijas, viņš turpina attīstīties un arī, bet tomēr, ir kaut kāds zināms lūzums, ir tas 866. gads, vai ne? Un domāju, vēl viens nākošais solis uz priekšu, tad ir, kad šīs pagastu funkcijas, tomēr mainās, lielā mērā ir dzimbūšanas atcelšana, ja, jo līdz dzimbūšanas atcelšanai tomēr mūži rūpējās par daudzām lietām, par pagastu magazīnām. Ja es kļūdos, tad palabojiet, ja es neesmu tieši šī perioda pagastu magazīnām, tas ir labības uzkrājumiem, nebaltai dienai, pagastu skolām, par nespējniekiem un tam līdzīgi, vai ne? Tas bija tomēr vairāk vai mazāk mužnieks, jo, kā Gvido teica, vai ne, ka mužnieks arī gribēja piedzīvot saulainu dienu, un viņš nebija interesēts, lai arī zemnieki tur izputa un ir nabadzīgi, un tad jau viņam arī nebūs gluži ko paņemt, vai ne? Bet tātad dzimbošanas atcelšana Baltijas guberņās, jaunieši atcerieties, mēs kļūstam brīvāki nekā pārējā Krievijas impērija, vismaz, šķiet, 2 paudzes var iznākt, vai ne, tur pa vidu. Tātad 1817. gads Kurzem, 1819. gads Vidzem un tikai 1861. gads Krievijas impērija pārējā un arī Latgala. Tātad, Uģi, varbūt parakstot, kas notiek pēc šīs dzimbūšanas atcelšanas, tātad kādu pienākumu pāriet uz zemnieku pleciem vai ne uz pagastu pleciem? Jā. Tā, es vispirms gribu atgriezties pie jēdziena valsts. Interesanti, ka valsts pirmo reizi, cik es atradu dokumentos, ir minēta 1804. gada likumu, Vidzemes zemnieku likumos. Un tieši 13. likums saka, Vidzemes zemniekam pienākas no savas kārtas tos vajadzīgas tiesnešus izraudzīt un nosacīt pie valsts tiesas. Tātad gan oficiāli valsts tiesa tiek izveidot, muižu paspārnē sākotnēji. Un kā jau Gvido teica, tad no 3 tiesnešiem. Un vēl interesanti šajā 807. gada likumā ir tas, ka atrunājot šo te likumu, likuma sastādītāji raksta, ka ne viss šeit ir iekļauts un ne viss šeit iekļauts arī turpmāk, kādas lietas iztiesāt un kādas neiztiesāt. Ka iztiesājot lietas, kas nav iekļautas šajā likuma krājumā, ir jāvadās pēc senajām paradumu tiesībām. Tas nozīmē tieši to, ko jūs teicāt, kad jau iepriekš pastāvēja gan zināmas tiesas, arī tajā likuma grāmatā ir uzsvērts, ka tās tiesas, kas pie muižām ir līdz šim, ir noceļamas, respektīvi atceļamas un dibināmas pēc šī te principa, kā nosaka tie 804. gada likumi. Tā, un atgriežoties pie tā brīvlaišanas likuma 819. gada likuma, jā, tas ir brīvlaišanas likums. Un tur atkal ir uzsvērts, ka zemniekiem obligāti jāiedalās iekš pagastiem, respektīvi arī
tie, kas it kā dzīvoja uz pagastu robežām, ja, ka viņam ir jāpierakstās pie konkrēta pagasta, un viņš tiek ierakstīts konkrēti pagastu saucamajos ruļļos. Vēl šeit likumā ir noteikts, ka arī šajā gadījumā pirmo reizi ir minēts tas, ka ievēl 3 tiesneši, un 2 no tiem ir piesēdētāji, respektīvi. Un ka tiesneši jāievēl no tādiem cilvēkiem, no saimniekiem un no kalpiem, kas ir gan uzticami, gan turīgi saimniekiem tas attiecās. Un, protams, tas ir arī henhotismu laiks. Un skaidrs, ka daudzās vietās, kur tas henhotisms un braidraudzes bija, tad ievēlēja tieši braidraudzes tos tētiņus, sacītājs vai vienkārši draudzes locekļus. Un vēl 819. gada likumā ir teikts, ka skaidrs, ka daudzi no tiem pagastiesnešiem neprot rakstīt. Lasīt iespējams viņi noteikti prata, jo 2/3 vai pat 3/4 vidzemes zemnieki uz to brīdi prata vismaz lasīt un zināja katehismu. Un ir noteikts, ka tādā gadījumā, ja tiesneši neprot rakstīt un arī tie vizīters neprot rakstīt, tad ir jāpieņem tiesas skrīveris. Un jāgādā tas skrīveris, jo viņš palīdz visur, kur jāraksta, jārēķina, arī rēķināšana viņam jāzina. Un gan pie magazīnas, gan pie pagasta naudas lādes. Skrīverim bija diezgan daudz to pienākumu, bet pagaidām vēl viņam nebija īpaši tik daudz, kā tas bija vēlāk, kad nodibinājās jau pagasta valdes, tieši šis te 866. gada likums, tad vispār jābrīnās, kā viņš ar tiem rakstu darbiem tika galā. Un vēl ir norādīts, ka pie uzrakstīšanas, pagasta tiesas lēmumu uzrakstīšanas un lietu izskatīšanas ir jāparedz, ka būs katrā pagastā iesieta grāmata speciāli šim nolūkām. Respektīvi pagasta tiesas protokola grāmatas, kā mēs tagad to sauktu. Un interesanti tas, ka pirmās protokola grāmatas, kas ir arī mūsu valsts arhīvā, ir no apmēram 1820. gada otras puses, no 828. 9. un jau vairāk grāmatas ir no 830. gadiem, bet arī vēl ļoti maz. Bet pētot šīs te pirmās grāmatas ir skaidrs, ka lielākā daļā tas rakstītājs ir bijis skrīveris, no vācu cilmes skrīveris, Viņš tur ir rakstījis gan dažus vārdus vāciski, bet arī latviski, protams, viņš ir pratis rakstīt ar gotu burtiem. Un tās pirmās grāmatas ir, ko tie vācieši rakstījuši, jāatzīst, diezgan kaligrafiskā rokrakstā. Un arī interesanti tas, ka pagastos jau par skrīveriem sāka arī izraudzīt no zemnieku cilmes, bet tie bija tie, kas bija beiguši draudzes skolu. Jo draudzes skolā arī mācīja gan rakstīt, gan rēķināt, gan arī vēl diezgan plašs zināšanu loks. Un šie cilvēki pildīja gan vietējās pagastskolas skolotāju pienākums, bieži vien arī ķesteru un zvaniķu pienākums pie draudzes baznīcas, gan arī viņi bija šī gadījumā pagasta skrīvera amatā. Un pagasta skrīvera amatam tika paredzēta arī, protams, lone. Tāpat kā lona ar laiku tika paredzēta arī pagasta tiesas priekšsēdētāja un pagasta priekšniekiem. Bet, kas ir lone? Lone, jāpiedodiet, lone ir atalgojums, respektīvi, ko tu saņem gada laikā par savu draugu. Tas ir darbu. Sākotnēji tā lona bija, atalgojums bija tāds diezgan simbolisks, bet no gadsimta gaitā un īpaši pēc tiem 66. gada likumiem viņa diezgan manām pieauga. Teiksim, pirms tiem 66. gada likumiem pagasta tiesas priekšsēdētājiem tā atalgojums varēja būt apmēram kaut kādi 15 rubļi pa gadu. Tas apmēram izveidojās vai iztaisīja tādu daudzumu kā 3 pūru labības labas tādā veidā.
Nu, vēl interesanti 1849. Gada likumi, kas atkal pakāpeniski paplašināja pagastu pārvaldi, un šajos likumos jau bija ieviests tas, ka visiem zemniekiem ir jābūt arī pagasta, teiksim, pagasta priekšniekiem, vismaz 2 pagasta priekšniekiem, kas daļēji atvieglo šos te pagasta tiesvīru funkcijas un izpildību. Un tie pagasta tiesas priekšnieki, 2 gabali parasti bija pagastā, viņi rīkojās tā, ka viņiem bija arī obligāti noteikts, ka jāieceļ 10. Tas ir atkal, lai paplašinātu pašpārvaldu pagasta, un tie 10 jāieceļ uz katrām 10 saimnieku mājām viens tāds iedzīgāks. No viņiem, kas atbild par pārējām 9 mājām, tam 10 bija tāda funkcija, ka viņām vajadzēja rūpēties, lai saulēcīgi magazīni piepilda ar iespējamo labību, lai nomaksā galvas naudu, un lai arī ierodās uz dažādām pagastu šķūtīm, un lai nekavē arī klaušu darbus. Un tā kā arī viņi atslogoja ne tikai pagastu pašpārvaldi, tos pagastu tiesnešus, bet viņi atslogoja arī pagastu stārastu un pagastu šķilteru darbu. Interesanti ir arī tas, ka arī ar katru reizi šeit palielinājās tieši tā pagasta, saucamās pašpārvaldes funkcijas. Un šeit tiek jau runāts 849. Gada likumos, arī pirmo reizi tiek pieminēts, ka zemniekam ir ļauts savu māju izpirkt par dzimtu. Sākotnēji šī kustība, kā mēs tā esam lasījuši un studējuši un zinām, bija ļoti tāda piesardzīga. Bija muiši, kur jau 1852. gadā varēja zemnieks sākt maksāt dzimts izpirkums. Piemēram, Rujienas apvidū, tas tā bija vairākās muižās. Un vēl dažu vietu. Interesanti ir tas, ka mēs te runājām par pagastu vīru korumpētību. Tā korumpētība parādās arī vienā otrā tādā pagastu tiesas, protokola grāmatā. Piemēram, īpaši pieņemot darbā skrīverus, jo skrīveram bija noteikti cieta alga arī no 1849. un arī 66. gada likumiem, ka noteica, ka pagastam ir jāceļ savu pagastnami, kur muiši sniedz zinām materiālu atbalstu, palīdzību, iedod arī zemi vienota reizi. Skriveram bija tā cietā alga, un uz skriveru vietu tika jau gadsimta vidū, 19. gadsimta vidū, rīkots konkurss. Šo te konkursu izsludināja arī vietējās avīzēs, Latvijas avīzēs, Vidzemes avīzēs, un arī tās, kas iznāca Rīgā. Un pieteicās neviens vien. Un tāds man gadījums nāca priekšā no Vīķenes, tas gan ir diezgan tuvāk mūsdienām, 1880 gadu otru pusi, ka piesakās 4 skrīveri uz vienu vietu, ko izsludina. Bet tie pārējie 3 nāk no ārpagastiem, no citurienes viņi nāk pat. Un viens nāk no vietējā pagasta, no tā paša Vīķenes pagasta. Un dienas 3 pirms šitā izsludinātām skrīveru vēlēšanām, šitā skrīveru nākamā ceramā skrīveru tēvs apstaigātos pagasta tiesas piesēdētājs, apstaigātos pagasta vietnieku pulks un pierunā, lai balso par to viņa dēlu. Un tāpat dara viens no pagasta priekšnieku vietniekiem, kas pie tam tieši vēlēšana dienā uzsauc pārējiem piesēdētājiem un krogā 2 pustopus šnabi, kā ir rakstīts. Ievēl to cilvēku, Ozolīģi uzvārdā ievēl par to nākamo skrīveri, bet pagasta valdes priekšsēdētājs apstrīd šo lietu, virz to lietu uz zemnieku lietu komisārām un atceļ šo te lēmumu. Kaut arī viņš ir dabūjis no 12 balsīm 9.
Tā kā korumpētība pastāvēja arī tajā laikā. Vēl korumpētība, ja mēs par to runājām, ap 1860. Gadu likumiem zemnieki arī bija likumi jau. Arī noteica par tām pagastu nama celtniecībām. Un pie pagastu nama un pagastu dažādu citu iestāžu, arī tās pašas pagastu magazīnas celšanas, vienmēr tika sludināts konkurss būvuzņēmējiem, kas arī bija liela daļa no vietējiem zemniekiem. Ne no vietējiem, bet vispār no zemniekiem, kas bija izgājuši jau to smago mācekļu skolu. Pēc tam viņš bija zināmā mērā jau kā zellis strādājis vai pastāvīgs amatnieks. Izsludināja konkursu, un konkurss bija arī uz mazāku solīšanu, kā mēs to tagad darām arī. Un visu laiku laikam ir darīts Latvijā. Bet ar to mazāku solīšanu bija tā, ka, protams, pieņēma to, kas mazāk nosolīja. Viņš arī bija prasmīgs amatnieks, bet beigās viņš to rēķinu piestādītam pagastam vēl ir izdarīts tas un tas, kas nebija paredzēts, tas un tas, kas nebija paredzēts. Vēl tas rēķins apmēram vismaz 1/5 pieauga. Pagasts, sakot zobs, protams, viņam atmaksāja, jo viņš varēja pierādīt, ka viņš to ir godprātīgi darījis un kvalitatīvi. Tā ar to korupciju. Paldies. Tēma korupcijas vēsture Latvijā būtu ļoti interesanta. Man liekas, biznesa augstskolā Tulība, kā sauc vienu brīdi korupcijas apkarošanas biroja priekšnieku. Viņam, man šķiet, bija disertācijas tēma par korupcijas apkarošanu, par korupcijas vēsturi Latvijā. Loskutovs ir kaut kā. Pēc Loskutovu, kas nāca. Jā, tieši tā. Jā, viņam bija tēma. Tātad es atkal nedaudz vienkāršošu, vai ne šo, lai varbūt arī saprast vairāk. Tātad, saprot, to arī raksturoja ļoti plašās funkcijas, ko pagasts dara līdz 1868. gadam. Tomēr tad pēc dzimbūšanas atcelšanas viss šis lietas, pagastu magazīni, viss tas pāriet no mūža, tomēr uz zemniekiem, uz pašu pagastu pleciem. Tur ir tā nozīme, vai ne? Tur ir tā nozīme, un kā redzēja ļoti daudz, un arī tur negācijas un korupcija un tam līdzīgi. Tomēr tā ir viena liela dzīves skola. Bet tagad mēs esam beidzot nonākuši līdz tam 1866. gadam. Ko tas šis likums īsti maina, vai ne? Es redzēju, Gvido, tev bija novilkums no nesen iznākušas grāmatas Modrīt Mazuru Lucāna, pagastu tiesas Latvijā, izdot 2019. gadā Latvijas Universitātes apgādā. Šķiet, ka tu arī esi iepazinies ar šo grāmatu, ko tad juristi saka par šo, kas tur mainās tajā 1866. gadā? Tas labs jautājums, būtu jāprasa juristiem, tie labāk varētu pastāstīt tās nianses, kas šajās lietās parādās. Tā viena skaidrā lieta ir tā, ka faktiski no pagasta tās institūcijas, ko mēs saucam par pagasta tiesu, tiek noņemta šī te varbūt tiesiskā uzraudzība, bet pagasta tiesa kļūst tikai par to, varētu teikt, skatu, kurā notiek kaut kāda konflikta iztiesāšana. Tā ir varbūt tā viena no niansēm, kas ienāk pēc šī 1866. gadā. Par ko vēl mēs arī... Man šķiet, ka viņi tā kā nodala vairāk to tiesu varu no administratīvās varas, kas ir būtībā tāda demokrātijas pazīme, vai ne, kas ir, vai ne, pārējie kolēģi piekrīt šeit domai, vai ne? Jā, un es uzsvērtu laikam tādu lietu, ka tiek pagasta sabiedrība nodali vairāk nošķirta no mūžas uzraudzības. Tā ir pilnībā pāriet uz zemnieku pleciem pilnībā, tas. Jo agrāk tas ir tomēr mūžas pagasts, kaut kādā veidā ar mūžu saistīts, vai ne? Vienu lietu man vajadzētu tagad pieminēt, ko it kā te izskan drusciņi, bet vajadzētu akcentēt, ka pagasts sabiedrība tā ir zemnieku sabiedrība. Ja? Tajā neietilps nekas cits, tiksim, mūža zeme, tur nav tirgotāji, kas pieder pie citas kārtas, nav mūžnieki, garīdznieki, tur neietilps, tā ir
tikai zemnieku sabiedrība, ja. Tā kā tas nav tāds viengabalains, kā tagad pagasts, jā, viengabalaina zeme, jā, noteiktās robežās, bet tā ir tikai zemnieku saimniecības, kuras, starp citu, varbūt izmētātas diezgan, piemēram, mācītāju mūžām tīpaši, jā, pieder varbūt kādas 10 zemnieku saimniecības, bet viņas katrā, teiksim, ja skatāmies mūsdienu pagastu karti, tās mācītāju mūžu saimniecības varēja būt jebkurā mūsdienu pagasta galā. Rietumos, ziemeļos un tam līdzīgi izkaisīts. Bet šie mazie gabaliņi veidoja mācītāju mūžas pagastu. Un veidojoties šim pagastam kā administratīvajai vienībai, principā tas atbilda mūžas teritorijai. Kāda no viņa bija, viengabalaina, neviengabalaina, jā, bet pagasts, tā bija mūžas, atsevišķas mūžas zemnieku zeme, jā, zemnieku sabiedrība. Jā. Nu, mēs runājam par pagastu tiesu, bet es pieņemu, ka no klātsošiem ne visi arī saprot, cik plašs kompetence bija tai pagastu tiesai. Nu, ko tu viņi varēja, taču nepiesprieda jau tur ieslodzījumu vai ne brīvības atņemšanu vai tam līdzīgi. Pamatā, ja viņi skatīja tātad zemnieku lietas, nu, man šķiet, tu esi ļoti daudz skatījis šīs pagastu lietas. Kādas tad lietas ir tad paraksturo? Jā, es tūlīt arī ķeršos. Bet varbūt sākumā, ka tā pagasta tiesas tiesības bija ierobežotas gan pret cilvēkiem, tad pirmkārt tie zemnieki, otra lieta, arī tie sodu mēri, kas tiek piešķirti, kurus iespējams, ka Uģis mums tagad arī nodemonsēs, tie arī ir ierobežoti. Pagasta tiesas tā amplitūda bija gan izpaudās miesas sodos, respektīvi, tur bija maksimums, cik pāris rīkšu 20, tātad jā, var piespriest. Tikai tie bija tie vieni griesti. Un, tas arī ļoti interesanti, par ko es vienmēr esmu brīnījies, ka mēs vienmēr runājam par miesas sodiem. Mēs aizmirstam, ka vienmēr paralēli arī naudas sods. Un, ja naudas sods bija tur dālderos, tā izteikt, vai nebija 20 dālderi, kaut kas tālīgs. Bet ir interesanti, ka zemnieki labprātāk pacīta miesas sodu nekā maksāja naudā. Bet varēja atpirkties. Jā, varēja atpirkties tieši tā, bet tu neizmanto. 20 kapeikas maksāja atpirkšanās pie pagasta Kazaka, kas arī bija viens no pagasta, tā teikt, administrācijas locekļiem, kā saka. Kazaks, ziņnesis. Viņam bija uzdevums būt vienmēr pagastā, arī muižā, un iznēsāt ziņas starp pagastu, muižu, dažādas no augšas ienākušos rīkojums, tā kā pastnieks savākt. Un nogādāt gan pagastā, gan muižā pēc vajadzības. Arī apskraidīt vietējos zemniekus, kam bija kaut kāds rīkojums, tūlīt ierasties pie pagasta, vai arī kurš nebija ieradies pie tiesas, kā liecinieks vai kā apsūdzētais, ierasties tūlīt pagasta tiesā, nekavējoties. Un viņam bija funkcija arī sodīt tos ar miesas sodu, tos, kas bija noštrāpēti ar miesas sodu. Viņam bija arī funkcija uzraudzīt pagasta cietumu, kuru varēja ielikt uz vienu diennakti vainīgo pagasta tiesa un gādāt par to, lai viņš tur paliek sveiks un vesels, kā saka, un arī iedot maizi un ūdeni. Tā bija pagasta, kā saka. Paldies. Žēl, tiešām, kad jauniešiem vairs nedod lasīt mērnieku laikus, jo cik es zinu, viņi nav skolu programmā, bet es zinu arī, kāpēc viņi nav skolu programmā. Un to, mīļie kolēģi, arī atcerieties, ka runājiet, tāpēc, ka mūsdienu jaunatne vairs nesaprot to valodu, kādā ir uzrakstīti mērnieku laiki. Arī mēs šeit lietojam diezgan daudz vārdu. Pušselnieks, paugas, sakas un tam līdzīgi. Diemžēl, laikam, jaunā paudze diezgan slikti to saprot, un tā ir problēma. Bet es domāju, viena no brīnišķīgām lietām, kas ir tomēr lasījuši mērnieku laiks, vai vismaz redzējuši, atcerieties, Ķēns un Pāvulu taču arī ielika pagasta cietumā uz nakti, vai ne, par mēģinājumu uzpirkt mērnieku, vai ne, uz diennakti. Tā sistēma darbojas. Bet tu pastāst lūdzu par pagasta tiesām, kādas tiesas, kādas lietas tipiskas. Jā, šīs te pagasta tiesas grāmatas īpaši bagātīgi, viņas ir pēc 1860. gada un pēc tā paša 866. gada.
Dažiem pagastiem tur ir sējumi. Viena gada izskatāmās lietas nemaz nesaiet vienā tādā pamatīgi biezā uz bezmaz 300 lapām iesietā grāmatā. Jo interesanti ir tas, ka pie tās pagasts tiesas bieži vien griežās viens un tās pašas personas ar dažādām ļoti sīkām dažreiz sūdzībām. Un arī tie, kas tiek apsūdzēti, arī bieži vien ir viens un tās pašas personas. Bet ir tādas personas un tādas mājas, kas vispār tur neparādās pieminētas. Kaut gan no otras puses šīs te pagasts tiesas grāmatas ir viens fantastisks izrakuma lauks vietējam novadpētniekam vai lokālajam vēsturniekam. Tur parādās viss, tur parādās gan vietējās kultūras, tikumu, netikumu un notikumu vēsturi. Nu, tas ir, un viss tiek saukts īstajos vārdos un uzvārdos un maivārdos. Nu, tas ir viens neārts lauks, arts, ko vajag art, kas ir šīs grāmatas glabājās valsts vēstures arhīvā. Pie tam ļoti biezā slānī. Nu, kādas lietas tad izskatītās pagasts tiesas? Nu, interesanti ir tas, ka man nonāca 1849. gada likuma grāmata, kur ir ļoti daudz šo tā uzskaitīts, nu, par ko ir jāatbild konkrētam zemniekam, kādu lietu tur jāiztiesā un tam līdzīgi. Un par ko ir jātiesā. Un tur pagasts skrīvers uz iekšējiem apvākiem ir ierakstījis tās sarežģītākās, nevis sarežģītākās, bet populārākās lietas, kas jāizskata. Tā kā tas arī, nu, kāds tad izskatīja? Nu, izskatīja pirmkārt tādas lietas kā, nu, ar ļoti tādu sīku strīdu zemnieku mājas saimē. Nu, respektīvi viens mājas saimē, kalpu saimnieks strīdās, kalps tur pārsvarā strīdās par to, ka nav labi paēdināts, ka tur dod sapūšu gaļu viņiem ēst vai sapūšu siļķis. Saimnieks atkal strīdās par to, ka kalp vai kalponis nestrādā kā nākas, ka viņas dažreiz aiziet no mājas, īpaši kalpu puiši aiziet vakarā uz krogu un nenāk mājā līdz rīta gaismai un no rīta nav nekāds strādātājs. Un šādas te sīkas lietas, piemēram, viena no tādām lietām man vēl ir prātā, ka saimnieks ir kārtīgi iebukņījis kalponi, un kalponi sūdzās pagasts tiesā, ka saimnieks viņu ir sitis. Izsauc saimnieku, par ko tad tu siti? Par to, ka tā kalponi bija vārījusi tajā katlā ēdienu, kur iepriekš bija vārīts ziepes. Nu, ziepes vārīja no dzīvnieku iekšā, un tur papildinot ar pelniem un salpētri, tā kā izmazgāt to viss bija grūti, ja to vārīja vairākas stundas pavārdā. Nu, protams, piespried gan saimniekam par to sišanu samaksāt 1 rubli pagastu nabaglādei par labu, kas bija iekārtot nabagu uzturēšanai, gan arī tai kalponei piespried tik un tik rīksts, bet nu, ar sieviešu žagariem. Tur ir piebilsts. Jā, tā kā abi tika uzskatīti par vainīgām. Saimnieks nedrīkst palaist rokas un kalponei kārtīgi jāizpilda savu darbu pienākumu. Tāpat tur ir daudz strīdu par to, kā kalps tiek nolīgts deramdienā, tas ir februāra sākumā parasti krogū, bet viņš neierodās Jurģos uz jauno darbu vietu. Nu, tad atkal tur pie pagasta tiesas griežās saimnieks, to kalpu izsauc, pratinā, kāpēc nav, un tad viņam piespriež tādu sodu, ka viņam obligāti jāiet pie tā saimnieka strādāt, jo rokas nauda 1 rublis krogā viņam ir samaksāts tam kalpam un vēl uzsaukts magaričs, respektīvi kāda čarka uzsaukta. Tas tā. Tad vēl pagasta tiesā ļoti daudz parādās manta aprakst, kas ir vai no zemnieka sētas izvūtrupešanas gadījumā, vai arī tie manta apraksti parādās, ja nomirst kāds no saimnieka vai kalpa ģimenes locekļiem, tēvs vai māte, un tad to mantu apraksta, lai zinātu,
kas pienākās tiem bāriņiem un kas pienākās tam palicējām. Bāriņiem parasti pienākās no saimnieka mantas vismaz puse. Ja nomirst saimnieks, ja nomirst saimniec, tad bāriņiem pienākās tā daļa, ar ko saimniec ir ienākus tai sētā. Un vēl arī viņas dzīves laikā tur saustais, sašūtais un tā sastrādātais. Kas vēl? Man apraksti burvīgi lasīt viņas. Tur arī parādās klāt cenas. Cik maksāja, piemēram, arkls, cik maksāja zirgs, cik maksāja govs, aita, jērs un cūka. Un arī vissīkākie darbinieki, mēslu dakšs ieskaitot. Cenās tā laika. Tā kā ir ar ko salīdzināt. Nu, piemēram, ja 60. gados labs zirgs maksāja uz 50 rubļiem, tad pūras labības arī tai pašā laikā maksāja 3 rubļi. Padodot pūru labības varēja nopelnīt 3 rubļus, tā kā ir ko rēķināt. Kalpa algus to brīdi arī bija kaut kādi 50 rubļi, plus vēl apkure viņam siltums un veļas mazgāšana. Un vēl pastāvs, cik var novalkāt. Nu, tā jau varētu līdz bezgalībai runāt. Tāpat pagasties izskatīja parādu lietas. Īpaši šie parādi vairojās saimniekiem, izpērkot 60. gados un 70. mājas par dzimtu, jo daļa no naudas bija jāiemaksā tūlīt skaidrā naudā. Un tad, viņš aizņēmās tas saimnieks, parasti krodzinieks varēja aizdot, parasti arī kāds bagātāks radinieks varēja aizdot, un neskatoties uz to, ka bija radinieks, arī radinieks nāca pie pagasta tiesas, jo saulaicīgi nebija atdot tā nauda. Bija norunāts uz kādu termiņu, to termiņu arī bieži vien noslēdz šos te darījumus pie pagasta tiesas, un to naudu tika aizdot uz procentiem. Nu, parasti tie bija apmēram 6% gadā. No 100 rubļiem jāparēķina, tad var izrēķināt, cik tie 6 rubļi respektīvi gadā laikam. Ja? Tā, nu kāds tad vēl izskatīja? Vēl izskatīja dažādas sūdzības par pagasta amatniekiem, kas kroders bija pašūs par mazdur, svārkus vai kažoku, ka kurpnieks nebija uztaisījis visi zābaki kā no vienas kājas, tur ir tādas sūdzības, nebija uztaisījis kā nākās. Nu tad, protams, atkal liktams kroderim to un skurpniekam to skādu atmaksāt. Tāpat tur parādās daudz lietas par zirgu zādzībām, jo tās bija ļoti populāra lieta toreiz. Atlaust pa nakti saimniekam stalli, nozagt zirgu un pēc dažām stundām, kā gaismiņa aust, tas zirgs jau atradās ārpus pagasta robežām. Tāpat vēl ļoti daudz lietas ir par zirga mainīšanu. Respektīvi, saimnieki krogā, parasti tur kaut kādā svētdienā pēc dievvvārdiem, sanāca krogā, viens otrs mīlēja vairāk iedzert, tad viņi arī tur dažādas darījumus savā starpā slēdz, un viens no tiem bija zirga mainīšana. Arī bieži viesojās čigāni, kas mainīja zirgus pret saimnieku zirgiem, savus nodzītos klepers. Otrā dienā tas, kam ir tas zirgs samainīts, kam viņš nepatīk, tas klepers vai tas ādinieks, viņš iet pie pagasta tiesas un saka, tas viņi piekrāps, tas gan iemaksāja, tur drusku piemaksāja 3 rubļus klāt, bet vienalga viņš ir piekrāpts. Tādā veidā tās lietas tika iztiesātas, un kam bija taisnība, kam pierādīja, tad to attiesāja atpakaļ. Pierādījums vienmēr vajadzēja iesniegt. Un tie bija 2 liecinieki, gan no sūdzētāja, gan apsūdzētā puses. Ko vēl tur izskatīja? Kaimiņu strīdus, tāds ļoti sīks par pļauju noganīšanu, par to, ka labība tur ir nobradāt vai noganīt. Un ļoti izplatīta bija tāda apvainošanās un kautiņa krogos. Parasti tie dalībnieki bija tādi jauni puiši no 20 līdz 30 gadiem, kas vēl nebija precējušies, kas svētdienās kā likums pulcējās krogā, gan kalpu, gan saimnieku dēlu. Un tie apvainošanas vārdi
bieži vien arī tāpat saimē tur lamājās un sūdzējās kalpu un kalponis, ka saimnieks ir bijis rupības runājis. Un tās rupjības tur vārds vārdā pagasties grāmatā ir ierakstīts. No tās bieži vien ir tādas ļoti spīvas un smirdīgas. Piedod, Uģi, bet pats bija Dobeles muzejā vienā konferencē, kur atceramies Bielenšteinu, vācu-baltu etnogrāfu, valodnieku, mācītāju. Un 1905. gadā sadedzināja Bielenšteinu biblioteku, un tur it kā esot aizgājis bojā arī viņa savāktie latviešu lamu vārdu krājums. Tur gan daži apstrīdēja, ka tas tomēr esot izglābts. Varbūt, Uģi, kad var sastādīt arī šādu pēc šīm lietām. Leksikonu. Es domāju, ka noteikti var sastādīt leksikonu. Un arī valodniekiem tur ir ko pētīt, jo tie skrīveri jau kas pēc 60. gadiem bija latvieši. Pārsvarā viņi jau rakstīja tā kā runā, tā viņi arī pierakstīja. Bet dažreiz jāpabrīnās. Tie protokoli, vienas lietas izskatīšana, kaut vai tā sīkā lieta par kaut kādu tādu nenozīmīgu apvainošanu, ir 1, 2, 3 lapus gara. Par to jābrīnās, kur tam skrīveram pietika pacietība rakstīt. Bet fakts ir tas, ka viņš jau uzmet tikai to rakstījumu galveno būtību tajā tiesas sēdes laikā. Viņš vakaros sēdēja mājās, vecs gaismā, tajā pašā pagastnam vienā istabā, kas viņām bija piešķirt un pārrakstītos protokols, acīm redzot. Kas tā vēl tur ir? Tur ir arī tādas interesantas lietas, kā to ārmēs literatūrā varam lasīt, un Blaumans to ir apspēlējis, kad vecais saimnieks atsakās no savas mājas valdīšanas dēlam par labu un dēla ģimenei par labu. Un tad tur ir pagasts tiesā ļoti sīki atspoguļots, ko tas vecam saimniekam, cik viņš naudā no tā jaunā saimnieka dabūs, cik viņš labības dabūs, cik viņam atļauts ir tam vecam saimniekam lopus turēt, vienu gogu parasti un pāris aitas turēt un ganīt tajā tā saimnieku pļavās, cik viņš reizes gadā dabūs zirgu, kādiem noteiktiem pasākumiem, zirgu un ratas izbraukt kaut vai uz gada tirgu vai uz baznīcu, tas viss tur ir strikt atrunāts. Tā kā tur mēs varam vēl veseli tādi interesanti, tikumu, kultūras vēsturi uzrakt. Vēl ir ļoti daudz tādas lietas, kur muiža sūdzās. Muiža pārvaldnieks sūdz vai muiža stārasts vagars sūdz par to, pagasts tiesā tas un tas zemnieks ir pārsvarā tie par meža ciršanu, par malu medībām un par malu zveju. Konkrēts personas tiek uzdots, veikta izmeklēšana, jo pagasts tiesa funkcijā tiem tiesniekiem piekrita arī izmeklētāju funkciju, staigāt pa zemnieku mājām un meklēt, pēc pazudušās lietas, ja muižs sūdzās, ka tur siens ir nozagts no viņas kaudzēm pļavā ziemā, izmeklēt, vai tas siens ir viņa vai tas ir muižas. Un sienu varēja ļoti labi pierādīt, jo siens katrā pļavā atšķirās, tā zāle arī sakaltusi. Tādas tās sūdzības tā. Un vēl interesanti ir tāda lieta, ka arī pagasts tiesai bija iespējas un arī pat pienākums sastādīt kāda testamentu, sastādīt kāda veca cilvēka, kas jūt, ka īsti nav vairs daudz palicis, tad viņš norakstīja testamentu, un tas testaments arī bieži vien ir lapusēm garš. Tam bērnam to, tam to, tam to, tam to. Katram, protams, pienācās likumīgā daļa no viņa tās mantas, bet vēl papildus tur interesanti uzrakstīts viss. Un vēl tur ir tāda interesanta lieta, ka pagasts tiesa rūpējās arī par to, lai gan pagasts nabagi, gan pagasts bāreņi tiktu izmitināti sākumā, kamēr nebija pagasts nabagiem tās nabagmājas uzceltas saucamās vai pansionāti, kā mēs tagad teikt, izmitināja viņus pie saimniekiem. Un tad tur bija arī daudz sūdzības par to, ka saimnieks ne tavu ēdienu viņiem dod, un saimnieks atkal sūdzās, ka viņi kaut gan darbu daudz maz var padarīt, nedara neko,
un tādā veidā tas viss tur aiziet interesanti. Bet vēl ir viena ļoti delikāta lieta. Tāda, tiešām delikāta, kas arī lapusēm garas tādas lietu izmeklēšana parādās tais protokola grāmatās. Piemēram, kāds tēvs pārstāv savu meitu un atvedz arī to meitu. Pagastiesā saka, redziet, viņa ir gaidībās, bet viņai vīra nav. Un tad tiek prasīts meitai, kas tad būs bērna tēvs, kas ir bērna tēvs. Meita parasti uzdod kādu puisi, ja? Un arī tur meitai vajag liecinieks dabūt, ka tas puisis to ir, tā teikt, bijis tur. Izsauc to puisi, puisis parasti saka, es nebiju viens, tur vēl daži bija, un nosauc konkrētus vārdus. Un tad tur beigā jāsgiet pierādīt, kurš ir vainīgs, kurš ir nevainīgs. Parasti vainīgo atrada un uzgāja. Parasti liecinieki bija, kas noliecināja, ka tieši tas ir vainīgais. Un tam vainīgajam piespried tā, pēc bērna piedzimšanas līdz 11. dzīves gadam katru gadu maksāt vismaz 10 rubļus un vēl dot palīdzību arī ar graudiem, ar labību, uzturēt šo te vientuļo māti, ja nevarēja to puisi piespriest, aprecēt to meitu. Arī tādas, teiksim, delikātas lietas. Ko tad, lai es nobeigumā saku par tām pagastu tiesām? Es jau pateicu, ka tas ir kolosāls izrakuma grāmatas vietējiem vēstures pētniekiem. Arī tiem, kas pēt dzimtu vēstures, tur būs interesanti, ko meklēt un redzēt, ka manējais tas senču sencis ir bijis tāds un tāds un tāds un šitāds, bet beigās vinnējis prāvu un tā tālāk. Jāpiebilst, ka tiem zemniekiem bija arī pārsūdzības iespējas, ja viņi notiesāja tādā veidā, ka viņam tur daudz jāmaksā par kaut kādas skādas nodarīšanu, vai viņam nodarīt skādu, tas, kam nodarīt skādi, jaunums kaut kāds, nebija apmierināts, viņi varēja draudzes tiesā pārsūdzēt, un iet vēl tālāk, līdz pat, kā saka, zināmā mērā Rīgai. Ko varētu vēl šeit piebilst? Šeit varētu piebilst tas, ka pagastu tiesa faktiski bija tā, kas gan samierināja tos strīdniekus, rūpējās par mieru iekšējo kārtību, un ka viņi arī sākotnēji bija tā pagasta, kas organizēja, veidoja Iedīglis pagastu pašpārvaldēju. Tā varētu nobeigt šo te vēstījumu. Paldies, Uģi, par ļoti sulīgo raksturojumu šīm tiesām. Tas jautājums, kurš varētu jums īsi varbūt atbildēt, jo mēs tā kā tuvojamies arī noslēgumam. Kā veidojas pagastu budžets? Viņš ir labāk zinās, pagastu budžets sākotnēji veidojās no tā magazīnas krājuma, kas bija. Magazīna, izlasiet man to grāmatu, tur tas viss jāaprakstīts, gan par magazīnas krājumiem, gan par pagastu tiesām un iztiesāmām lietām visos sīkumos. Graudu banka tā bija, kur bija obligāti zemniekam jānogulda tik un tik pūru labības katru gadu, jau sākot no 1819. gadiem. Un tā labība, protams, tur stāvēja, bet ar laiku viņa jau nevar stāvēt bezgalīgi. Ar laiku tā labība bija jānomaina. Un tad to, kas tur bija sakrājies vai uzkrājies vai pārkrājies, pārdeva par naudu. To pirka gan vietējie zemnieki, gan arī izsludināja baznīcā, brauc no citiem pagastiem pirkt viņu to labību. Un tas bija tas pirmais uzkrājums pagastu naudas lādē. Tad vēl pagastu naudas lādē ienāca daļa no tā sauktajām galvas naudas maksājumiem, kas bija jāmaksā katram pilngadību, respektīvi darbspējas vecumu sasniegušam cilvēkam pagastā, daži rubļi gada laikā. Tad vēl tur ienāca soda naudas. Tad vēl ienāca nauda no tām mantas pārdošanām, kurām nebija mantinieki. Teiksim, ja pēkšņi gadījās kaut kas vienā ģimenē vai vienam vientuļniekam gadījās, arī kalpam bija kaut kāda manta.
to izpārdeva Utrupē, un tad tā nauda nonāca tai kasē, pagasta kasē. Nu, tā tas sākuma uzkrājums veidojās. Nu, ja viņš bija pa daudz, viņu varēja apmainīt pret akcijām tai pašā laikā, un tā nauda krājās. Un arī tos pagastnams jau cēla pārsvarā par to budžeta pagastkases naudu. Nu, piemēram, tur Raidā tāds pagastnams maksāja, pirmais pagastnams 3000 rubļu. Tas bija 1870. gados. Bet, diemžēl, tas pirmais pagastnams bija kopā ar skolu. Katram nodalīts savas telpas ar pagastskolu. Tas pirmais pagastnams nodega pēc 6 mēnešiem pēc iesvētīšanas, bet gada laikā uzcēla jaunu no akmens, jo iepriekšējais bija no koka. Nu, tur visādas tādas interesantas lietas. Tur sadega arī naudas skapis, kas bija obligāts, kur glabāt budžetu. Tas naudas skapis sadega, viņu pēc ugunsgrēka nevarēja atvērt. Pagasts cerēja, ka varēs atvērt, aizved pagastu vīru viņu uz Rīgu, bet arī Rīgā speciālists, kad viņi atvēra, tur viss tā nauda, vekseļi un akcijas bija pārogļojušās. Tā kā baigais posts tas bija tas brīdī. Jā, bet, nu, jebkurā gadījumā tā ir saimnieciska darbība, kur tev ir tomēr jāprot uzkrāt, ieguldīt, vai ne, un tam līdzīgi. Nu, ir jau arī noteikti pašlepnums atkal tie paši jau vairāk kārt pieminētie mērnieku laiki. Nu, tie, kas ir lasījuši, atcerieties, ka Čangalijā, jeb Slātvienā pagastnamam ir par vienu skursteni vairāk nekā otrā, vai ne? Tā, tas bija prestižs uzcelt lielāku pagastu māju, vai ne? Tā tam līdzīgi, jā. Kur tie izdevumi atkal vajadzīgi ienākumi? Viena lieta izdevumi, piemēram, skolas, ļoti svarīga. Draudzes skola, remonts, un bija vietas, piemēram, Vikšils pagastā bija tā, ka vienu skolu pagasts nomaina muižas ēku kā tādu, ja, un tāpēc viņam sūdzējās, ka tas pārāk dārgi, tur viņiem izmaksā jaunu, tad cēlē jaunu ēku, kas pagastam pašam piederēja. Jā, tuvoties nobeigumam, vēl būs jautājumi. Cik ilgi tā pagastu sistēma tomēr saglabājās Latvijā? Vai tas mainījās līdz ar Krievijas impērijas beigām, vai ilgāk? Kurš no jums vēl, kolēģi? Ja nemaldos, 1918. gadā pieņēma jaunu pagastu likumu, un tas bija ļoti būtiski atšķīrās no iepriekšējā. Es minēju, ka līdz tam tā pagasts bija kārtu sabiedrības kaut kāds elements, ja. Tā tur piederēja tikai zemnieki, un neietilpa tas, tad ar 18. gadsimta likumu visi, kas dzīvoja pagastā, kam tur bija īpašums, neatkarīgi no tā, cik viņš bija bagāts, nabaks un tam līdzīgi. 18. gada, ja ne gadsimta, jā. Gada, jā. Atskot, visi tie piederēja pie pagasta, un tas pagasts kļuva par tādu īsti teritoriālu vienību. Nu jā, bet saprotu, ka galīgi jau pagasts likvidēja tad padomju okupācijas laikā, vai ne? Tad pārveidojot ciemu padomēm. Nu, te ir jautājums par to, ja, vai tā ir tikai, teiksim, nosaukuma maiņa, jā, principā jau tas pats pagasts vien, tā kā, nu, funkcijas jau kaut kāds. Funkcijas, domāju, ka ļoti sašaurinājās, piemēram, ne skolas, ne tiesas jau padomu, ciemu padomu ziņā nebija. Jā, tas, ciemu padomu tas bija, tomēr bišķiņ tā kā biblioteka varēja būt. Ir kaut kādas līdzības bija, bet atšķirības. Bet tagad tagad jau arī ir pagasti ir. Vienu brīdi atkal bija tā kā pašpārvaldes vienība, 90. gados, nepateikšu no kura gada bija vairāk tās reformas, un tagad praktiski viņas it kā vairs nav pašpārvaldes vienības, pašpārvalde koncentrējas novadā. No otras puses, kā viņas tagad sauc pagastu padomes, vai kas ir, bet viņām tādas, padomdevēja. Ir padoms, jā. Padomdevēja. Var teikt, jo es pats esmu savu pagasta padomes, lai gan nedzīvoju viņā, bet padomās, jā. Es nezinu, vai to var īsti par pašvaldību tagad saukt īsti. Mēs minam uz Varžacīm rajonam, panākam, dažas lietas panāk, veloceliņu izbūvs, tam līdzīgi, krematorijas celtniecību apturējām, vai ne,
cīnāmies pret uzņēmumu, kas tur riepas pārstrādā, lai viņš, labi piesārņo vidi, bet lai vismaz kaut ko maksā pagastam vai ne, un tam līdzīgi. Tā kā nevar teikt, jā, tās, tiek domāts par tām funkciju paplašināšanu. Bet labi, godātie kolēģi, tuvojoties nedaudz beigām, es katram no jums lūkšu, bet īsi varbūt rezumēt. Latviešu 19. gadsimta sākumā, tomēr ir līdz dzimbūšanas atcelšanai, citi varā esoši cilvēki. Tad notiek šis vēsturiskais fenomens, ka būtībā gadsimta laikā, 100 gadu laikā, kas ir relatīvi īs laiks, mēs kļūstam par modernu nāciju, ar attīstītu literatūru, mākslu, pašapziņu, latviešu nāciju, un tiklīdz rodas kaut kāda iespēja, pirmā, vai ne, tad impērijai brūkot, mēs realizējam savas pašnoteikšanās tiesības, tāpat kā igauņi, lietuvieši kļūstam par valsti. Mums kaimiņos daudz lielākas nācijas, Baltkrievi, Ukraiņi, tikai tagad cīnās tur, maksā ļoti dārgu cenu par savu brīvību. Mums tomēr izdevās. Es saprotu, māksla, zinātne, kultūra, tas viss ir saprotami. Bet cik lielā mērā, kā jūs raksturot, šī ikdienas dzīves kārtošana, pagasta budžeta veidošana, skolu dibināšana, pagasta magazīna, cik lielā mērā tas veicināja šo latviešu nācijas rašanos un cik augstu mēs varam vērtēt šo pagastu būšanu? Kā jums katram tas šķiet? Kurš ir gatavāks? Jā, tas vienkārši. Es teiktu, tam noteikti bija sava nozīme, varbūt pat liela nozīme, jo tomēr veicināja kaut kādu savu pašapziņu, ka arī mēs varam, jā, mēs vairs neesam muižas piedēklis, jā, notika māju izpirkšana, tad bija grunts īpašnieki, un tā, veidojās tā, tiešām pašu zemnieku pašpārvalde, jā. Tā, kaut kāda doma man bija prātā, pat izskrēja. Jā. Atcerējos. Tad, kad pieņem šo 1868. gada likumu, es tad neesmu briesmīgi iedziļinājies, bet, ja nemaldos, bija kaut kādas bažas, vai zemnieki šie pagasti spēs tikt galā ar visām funkcijām, kas viņam tika piešķirtas. Jā, tāda muiža atteicās no vairākām funkcijām, no pagastam, vai viņi to tiks galā. Un nemaldos, bija kaut kādi vairāk gadi noteikti, ka varētu pēc tam pārskatīt šo likumu. Ja zemnieki tur netiek galā, tad muiža atkal atjauno kaut kādu savu teikšanu. Un tad beigās nonāca pie secinājuma, ka viss ir kārtībā, ja, ka zemnieki paši spēja sevi organizēt, tiek galā un saimniekos rīkoties, jau nekāda problēma nebija. Tā, ka tāda sava valstiskuma skola, protams, tā bija. Tu ļoti labi iezīmēji šo 100 gadus. Ir jāņem vērā kaut kāda teorija no vēstures, jā. Un viens no tiem lieliem nacionālo atmodu speciālistiem Jānis Krops. Čehu vēsturnieks saka, nacionālā atmoda ir iespējama tikai tad, ja ir nacionālā inteliģence. Un tad ir tā interesantā lieta, ja mēs skatāmies viduslaiku vēsturi, jaunos laikus un mēģinām atrast šo te nacionālo inteliģenci Latvijas teritorijā, kas tad varētu kaut kādā momentā iesaistīties tādā nacionālās atmodas procesā, jaunatvieši un tālāk sociāldemokrāti un. Beigās neatkarīga valsts, tad mums tas elements kaut kur jādabūj, un mums tāds nav. Tas, kas bija, un potenciāli varēja par tādu kļūt ar kristietības ienešanu, to labāk zina pat, jā, tas pazūd, respektīvi visi šie garīgā darba strādātāji, kas ir līdz kristietībai, ja tādi tiek iznīcināti fiziski, laikam tāpat varētu teikt, jā, un līdz ar to tas viduslaika posms un jaunie laiki ir, mēs esam bez savas nacionālās inteliģences atšķirībā no Zviedriem, Vācu teritorijām, lietuviešiem pat, ja, un mēs, latvieši un igauņi, arī laikam Somi un vēl dažas citās atzamās nepilnās tautas, ja, kurām ir tikai sava zemniecība,
varbūt tur vēl kaut kas, jā, bet nav inteliģence, nav aristokrātija, jā, un tad tā ir tā interesantā lieta, ka šo te problēmu Latvijas teritorijā, Igaunijā, atrisina tieši 100 gadu laikā, es teiktu, laikam ar kolēģiem strīdos, viņi arī tāpēc brāļi rauz grib ignorēt, bet es saku, tas ir ļoti īs un komplekss laiks, kurā mēs izējam cauri, un mums ir ātrāk nekā citur, kur varbūt bija kaut kāds potenciāls labāks, jā, mēs dabūnam šo te nacionālo inteliģenci, dabiski tur ir, paldies, tad jāsaka, pirmkārt jau dabiski Vidzemē brāļu draudzēm, un pēc tam Vidzemes 18. gadsimta skolu politikai, kas ļoti īsā laikā uztaisā kaut kādās 60 un vairāk drauģu skolās šo te sistēmu, ko arī sākam atzīmē, kad ir daudzi saimnieki māk lasīt jau 18. gadsimta beigās, faktiski tas analfabētismu jautājums tiek atrisināts 18. gadsimta vidū, un te patiešām lielākā daļa, kas spēja lasīt, plus nākošie jau līmeņi, kas aiziet par skolotājiem, par šiem te rakstavežiem pagasta tiesās, un līdz ar to veidojās šī te inteliģence, tāpēc šis te posms caur kaut kādiem maziem elementiem, ja, kas izveido to, bez kā mēs nebūtu nonākuši tur, kur mēs nonākam. Ja, un tas ir ļoti kompakt, tas ir ļoti... Tā ir varbūt viena no tām atšķirībām, varbūt šeit Latvijas un Igaunijas teritorijā, ka šis process ir ļoti īss, ka mēs aizpildām tās lietas, no kurām tad jau pie tās izdevības Pirmā pasaules kara ietekmē mēs tiekam pie šīs valsts. Jo, ko mēs redzam citur, nebija tas spēks, kas to var darīt. Tāpēc šis posms ir, manuprāt, ļoti svarīgs Latvijas vēsturē un Latvijas valstiskuma veidošanā šī te pašapziņa, šī te pieredze vadīt caur kaut kādām lietām, tie paši pagastu vecākie, vagari, tā visa pērmiņderi, ķesteri, tā visa ir skola, kurā mūsu tēvi iziet to pieredzi kaut ko organizēt. Ja? Mēs citreiz par to varbūt smejamies, par tiem maniem pašiem brāļu draudzes tētiņiem smejamies, ka viņi tur aizgrātībā kaut ko, bet tā ir pieredze, kurā cilvēks kaut ko iemācās, un tad ir tas rezultāts, jo ja tas nebūtu, tad kā būtu grūti pateikt, bet iespējams, ka būtu krietni savādāk. Jā, manuprāt, rezumējot to, ko teicu, ka iemācīties domāt ne tikai savus ģimenes, savus saimniecības ietvaros, bet plašāk. Vēl jāņem vērā tas, ka 19. gadsimts bija faktiski lēnas evolucionēšanas gadsimts, bez kariem, bez lieliem iekšējiem satricinājumiem. Es runāju par Vidzemi. Un arī tieši tas, ko Gvidel teica par to, ka tie cilvēki, zemnieki iemācījās pagast tiesā, pagast valdē vēlāk, gan būdami klēts pārziņi, magazīnas pārziņi, respektīvi, gan mežsargi, īpaši mežsargi jāuzsver arī. Viņi iemācījās to lietu organizēt, iemācījās arī saimnieks, iemācījās tieši tai pašā 19. gadsimtā vadīt to savu saimniecību. Viņš bija spiests viņu vadīt, īpaši pēc tam, kad viņam nolikt priekšā, vai no to viņi izpirks par dzimtu, konkrēts zemnieks, konkrēta ģimene, vai arī es atdošu tur no kaimiņu pagast, kas nāks un gribēs te dzīvot un saimniekot. Arī ar zinām piespiešanu viņš tika bīdīts uz to, lai iemācītos organizēt, vadīt, rēķināt izdevumus, rēķināt ienākumus. Un tieši tā arī izglītība, tieši tas, ka gan no henhūtiešiem, brāļu draudzes dalībniekiem, nāca tie cilvēki, kas savus bērnus bīdīja arvien augstāk un augstāk un augstāk uz izglītību. Jau 19. gadsimta pašās beigās no vairākām henhūtiešu ģimenēm es zinu, ka bija izstudējuši jurisprudents, bija juristi Rīgā, Pēterburgā. Un tas stimuls arī no tās ideiskās brāļu draudzes, ka mēs visi esam vienādi, vienoti. Ne tu tur muižā
Vagars, ne tu tur muižā pārvaldnieks, kas tu esi vācietis vai igaunis, neesi par mums nemaz labāks. Mēs esam tādi paši visi vienādi, un mums ir iespējas, kuras tagad mēs varam izmantot. Nu tā, apmēram, tiešām. Es arī varu vērtēt šo te 19. gadsimtu, ka tas bija tāds uzrāvienu laiks, lēnā garā evolucionējot. Ar visiem tiem zemnieku likumiem, katrs no tiem likumiem un pa periodiem viņus pieņemot, katrs no tiem likuma krājumiem bīdīja viņu uz priekšu. Paldies! Jā, paldies. Es iedomājos par to piespiešanu. Jā, man šķiet, droši vien tu piekritīs, ka Vidzemē tiešām tos saimniekus dažkārt vajadzēja piespiest izpirkt mājas. Saprot, ka kurzemnieki, kurzemes guberņi, tā kā, straujāk to darīja, jo tur zemes labāks, varbūt tā interese, lielāka bija, tā kaut kādas tradīcijas. Bet jā, Vidzemē to es saprotu, ka Jānis Lazdiņš laikam kaut kur rakstījis arī, ka 90% izpirka līdz Pirmā pasaules karam. Kurzemnieki jau paspēja līdz 910. gadam 99% saimnieki izpirkt savas mājas. Tas, jā. Bet tur bija tā svarīgā lieta, izmainīt domāšanu. Jo ilgu laiku Vidzemē tam zemniekam nebija sapratne, kāpēc man jāizpērk. Tas ir tāpat it kā mans. Un tāpēc tas process kaut kā uzreiz negāja, kad iestājās tas moments, kad drīkst izpirkt, ja, tad bija kaut kāds klusums, kas nenotiek, un citu brāļu raudzes tieši dokumentos parādās, ka tieši šie te vācu brāļi, kas zināja, kas ir privāti īpašums, viņi sāka zemniekiem teikt, izpērkiet, jūs vinēsiet. Dabiski bija zemniekiem daudziem bija tas arguments, kas bija, manuprāt, tāda zemnieka klasiskā viltība. Viņi teica, mums nav tādas naudas. Un tad ir interesanti, ka, ja tā paskatās, tad kad sevišķi brāļi raudzēs Vidzemē šeit iestāsti pērkiet un iemaksājiet to pirmo pusi, tā pirmā puse ir iemaksāta, un tad ir interesanti, ka zemnieki bieži kaut kur dod liecības, viss, man vairāk nauda nav, visi ir senču ietaupījumi iztērēti, viss cauri, ko es tālāk darīšu. Un tad ir interesanti, ka tas laiks sprīdis starp to samaksāšanu pa pirmo pusi un otro ir tik maziņš, kad jāsāk aizdomāties, vai patiešām to otro pusi tik ātri varēja dabūt. Tā nauda gan jau viņiem bija un kaut kur viņi dabūja, jā, kaut kāda daļa aizņēmās, bet daudzi paši samaksāja, un te jau tā lieta ir, ko te mums ir viena ļoti laba vācu atmiņu un dienas grāmatu un tulkotāji un izplatītāji, kas ļoti labi zina šos tekstus, kur bieži mūžinieki 19. gadsimtā ļoti respektē zemniekus. Ja? Mēs tā bieži sakam, tikai karš un ko ir gan Fēgezaka grāmatās, gan citā šajās atmiņās, ir no mūžas puses ir ļoti liels respekts pret zemniekiem, lielsaimniekiem, kā, varētu teikt, veiksmīgiem fermeriem, ar kuriem konsultējās, pat ir bieži lasījis, kad arī, nepateikšu, kurās ir atmiņās, ka nāk ražas, kad sēja ražas novākšana mūžnieks, kaut gan vairs nav nekāda saistība zemniekiem, jau 19. gadsimta otrā puse, viņš saicina saimniekus un konsultējās, vai ir, jeb nav laiks tagad sēt, novākt, un tad jau pieņem kaut kādu lēmumu, kaut ko darīt. Līdz ar to tā ir tāda mierīga līdzās pastāvēšana, jeb sadzīvošana, nevis mūžīgā šķiru cīņa, ko mums marksistiskā padomu historiogrāfija uzspieda. Pieminēja to šķiru cīņu, ļoti interesanti, ka gatavoties šai diskusijai, es ieskatījos tāda ļoti nopietnas Valdemārs Kalniņš, Latvijas PSR tiesību vēstures grāmatā tieši par šo laiku. Un ļoti interesanti, ka tur ir rakstīts par šķiru cīņu, par visu. Grāmatu ļoti bagāti faktiem. Bet šī pagasta reforma nav pieminēta. Viņa acīm redzot, tad neiedarās šajā kopīgajā marksistiskajā schēmā. Paldies, mīļie kolēģi, mūsu laiks ir izsmelts, bet varbūt vēl no zāles kāds jautājums. Mēs nevaram ignorēt cilvēku klātesošos. Viņiem ir gaisa. Ja jautājumu nav, tad paldies.
Jā, par es izmantošu iespēju teikt paldies. Man liekas, ka šodien man pašai arī bija vairāki vārdi, neskatoties to, ka es esmu skolā lasījusi Mērnieku laikus, bet vairāk vārdi man bija kā jaunvārdu. Labi, ka man ir zinoši kolēģi blakus, kas man deva skaidrojumu, bet man šķiet, ka arī ļoti svarīgi šajā te laikā, kad 4. maijs nav aiz kalniem, jā, un ka mēs runājam par pašapziņu, par valstiskumu, jā, par valsti, par šiem jēdzieniem, manuprāt, tas arī ir ļoti svarīgi, un paldies Krimuldas vidusskolas skolēniem, ka jūs šodien bijāt kopā ar mums, un es ļoti ceru, ka kāda kripatiņa tomēr jūsos arī aizķērās par šīm mūsu valstī būtiskajām lietām, bet vēsturniekiem, mūsu ciemiņiem, mēs šodien dāvinām mūsu mazo, bet ļoti vērtīgo grāmatiņu par Turaidas pils 7 torņiem. Un gribu izmantot iespēju izstāstīt to, ka mēs šobrīd esam noslēdzošajā fāzē. Mums ir pagājušā gada nogalē konservēts Ziemeļiekšvāra tornis, tur vairs šķūnīts neatrodās uz tā torņa, un mēs gatavojam šobrīd jaunu ekspozīciju par militāro mantojumu, un savukārt galvenajā tornī mums arī būs pirmo reizi ekspozīcija par Turaidas pils stāstu 8 gadsimtu garumā. 7 torņi, 8 gadsimti. Nu, tāda noslēdzošā lieta, un es visus aicinu 10. maijā. Šogad mēs veram viņas abas divas vaļā, un tās būs jaunas ekspozīcijas, kuras iespējams vai nu paspēsiet arī jūs skolēni šajā gadā mācību procesā vai rudenī, tad jūs varat braukt ciemos, mums būs jaunas, ļoti labas ekspozīcijas, kuras mums veido tādu radošo industriju pārstāvi Bīdzes Jaunzems, Roberts Rubīns, Kaspars Krūmiņš, Elizabete Palasios, tie ir arī viena no vadošajiem speciālistiem šobrīd, kas strādā uz ekspozīcijām. Paldies jums! Vai, paldies jums!